Stāsti Latvijai! Esiet sveicināti visā Latvijā! Raidījums Izstāst Latvijai nāk pie jums ar jauniem stāstiem un notikumiem. Šodien raidījumā Izstāst Latvijai dodamies aizraujošā garšu ceļojumā izstādē Rīga Food. Kopā ar Aināru Ančevski meklēsim sadzīves tehniku. Veselības rubrikā ieklausīsimies doktora Jurģa Vītola vērtīgos padomos. Noskaidrosim, kā saudzēt locītavu un saistaudu veselību. Uzzināsim, kas ir osteopātija un daudz ko citu. Izstāsti Latvijai! Ja tu būvē vai remontē, meklē ABC LV. Ja ir jautājumi par medicīnu, meklē Medicīne LV. Izstāsti Latvijai! Devāmies aizraujošā garšu ceļojumā uz izstādi Rīga Food. Izstāsti Latvijai! Zemnieka saimniecība Mētras rada cidoniju gardumus, apvienojot veselīgo ar garšīgo. Mētru gardumi – roku darbs. Zemnieka saimniecība Mētras, esam bioloģiskie krumcidoniju audzētāji. Jaunā raža ir lieliski padevusies šogad, tāpēc Mētru gardumi ir sarūpējuši jums arī jaunus produktus. Mūsu izaudzētās cidonijas ir lieliskas tumšajā un arī gaišajā šokolādē ar 3 dažādām garšām. Krumcidonija etiķis, ideāls ar salātiem. Ķirbju sēklas šokolādē, 3 dažādi veidi. Tumšā šokolāde, viegls čilī un par cik nav tālu vairs arī Ziemassvētki, tad arī ar piparkūku garšvielu. Ideāla dāvana. Lepojamies ar to, ka praktiski visas izejvielas ir tepat no Latvijas. Audzētas lielākoties mūsu bioloģiskajā zemnieku saimniecībā Mētras Ogresgala pagastā un ar mīlestību pārstrādātas. Mūsu produktus variet iegādāties mūsu mājaslapas internetu veikalā metras.lv, kā arī tur varēsiet izlasīt, kur citur Latvijā iegādāties, kuros veikalos šos produktus. Izstāsti Latvijai! Palutini sevi un citus. Zīmols Pūre nozīmē augstu produkta kvalitāti un lielisku garšu. Zīmols Pūre Latvijā ir pazīstams kopš 1994. gada. Esam uzņēmums, kas saviem patērētājiem un pircējiem piedāvā gardus, kvalitatīvus, kā mājās gatavotus ievārījumus, dažādas mērces, kečupus, sulas, sīrupus un arī majonēzi. Pūres gardo produktu klāstam šajā gadā ir pievienojušies arī produkti ar bordo karotī, dzērveņu, ķiršu un zemeņu ievārījums, kā arī dzērveņu sīrups. Pūres sāļo produktu mīļotājiem piedāvājam 2 veidu pikantās mērces bez pievienotā cukura, brūkleņu čatniju un pīlāģu čatniju. Pavisam vienkārši veids, kā pasniegt čatnijus, ir piedāvāt tos trauciņā kopā ar uzkodām. Zīmols Pūre mūsu pircējiem vispirms saistās ar ievārījumiem. Tieši tāpēc arī šogad vēlamies viņus palutināt ar 4 jauniem ievārījumiem. Karaliskais aveņu meleņu ievārījums ir ļoti populārs Skandināvijā. Rīvēts jāņogas ar cukuru atgādinās bērnības garšu, kā omītes gatavoto ievārījumu. Un meža ogu ievārījums ar samazinātu cukuru un kaloriju daudzumu būs īsts atradums ikvienam, kas domā par veselīgu uzturu. Latvijā arvien populārāks kļūst saussērdzes. Oga, kura ir nevien ļoti garda, bet kurā ir arī tikpat daudz C vitamīnu kā upenēs. Saussērdi piedāvājam pagaršot veselīgajā smēriņā. Ja ievārījumā cukuru un ogu attiecība ir 50:50, tad smēriņā ir 77,7% augļu. Vairāk augļu, mazāk cukuru. Jau 30 gadus saviem patērētājiem piedāvājam tikai augstas kvalitātes produktus un esam pateicīgi ikvienam par uzticību Pūres zīmolam. Izstāsti Latvijai! Iegādājies un izmēģini Avīzo fermentētos produktus. Veselīgi un gardi. Ieskaties avīzo.lv.
Avizo ir fermentētu augu produkts, kurus satur daudz labas bioloģiski aktīvas vielas, turklāt arī šīs bifidobakterijas un pienskābās baktērijas. Kādēļ ir vērts lietot Avizo produktu? Pirmkārt, jau tāpēc, ka mūsu organismā bieži vien pietrūkst skābes, un mēs ļoti labprāt lietojam dažāda veida fermentētus produktus. Šajos produktos šīs pienskābes un bifidobakterijas ir tās, kas mums ļoti palīdz mūsu organismam un īpaši mūsu zarnu traktam. Jo bieži vien pēc dažādām slimībām un antibiotiku lietošanas mums ir nepieciešams lietot kapsulas, sausā veidā šīs bifidobakterijas, bet šajos produktos tās jau ir šķidrā veidā un uzsāk savu darbību, tiklīdz mēs viņus lietojam. Tiek piedāvāti dažāda veida produkti, kuri ir gan bērniem piemēroti, kuros ir ābolu sula kā bāze, un līdz ar to produkts ir daudz garšīgāks ar savām baktērijām un pieņemamāks bērniem. Šie produkti Lietuvā ir saņēmuši zelta medaļu kā labākie un pircēju patīkamākie ekoloģiskie produkti. Tiek piedāvāti arī jauna veida produkti, kuri ir ar dažādiem ārstniecības augiem, kas arī veselībai ļoti noderīgi, kā piemēram kurkuma, arī ar kafiju un arī ar kaņepju augiem. Bet kā top produktu es vēlētos izcelt šo jaunumu, kurā ir šīs bifido un pienskābās baktērijas kopā ar dzērienu, kurā mēs atrodam kurkumu un arī laima sulu. Tas ir ne tikai garšīgs, bet arī veselīgs. Veselība mums ir viena, tādēļ rūpēsimies par to un lietosim ekoloģiskos auzu produktus ar bifido un pienskābes baktērijām. Tas palīdzēs mums uzturēt zarnu traktu veselīgu un nodrošināt stabilu imūnsistēmu. Izstāstī Latvijai! Skaista diena, labs noskaņojums, un es dodos uz vietu, kur satiekas labākie. Jā, PTA sadzīves tehnikas veikals Dambja 3A. Varbūt te nav smalki bruģēts pagalms, bet ir eleganta piebraukšana. Varbūt te nav glamūrīgas, izsmalcinātas telpas, bet ir visplašākā sadzīves tehnikas izvēle vienu vietu. Jau vairāk kā 25 gadus PTA domā par saviem klientiem, un tas ir patīkami. PTA veikalā savus īpašniekus gaida populārāko ražotāju sadzīves tehnika. Ja neesi pārliecināts par savu izvēli vai rodas kādi āķīgi jautājumi, meklē pārdevēju konsultantu. Visām precēm, protams, ir garantija, ar iespēju iegādāties papildus garantiju. Te viss notiek ātri, iespējama ātra piegāde klientam vēlamā laikā. Te viss nopērkams vienu vietu. Komfortam lielā sadzīves tehnika. Iebūvējamā tehnika, ikdienai virtuves mazā tehnika. Tīrībai putekļu sūcējiņi, robotiņi. Labsajūtai ventilātori, kondicionieri, sildītāji. Es neesmu tik bagāts, lai maksātu divreiz. Viela pārdomā. Negribi tērēt laiku, sēdi mājās un klikšķini PTA LV. Zverīga laba izvēle. PTA. Daram, kā mēs jums daram. Jap! Izstāstī Latvijai! Veselība ir dārgākais, kas mums pieder. Rūpēsimies par sevi un saviem tuvākajiem. Izstāstī Latvijai! Mīļās dāmas, šodien viesojamies Jura Vītola klinikā, lai runātu par sievietēm aktuālu problēmu iegurņa pamatnes disfunkciju. Uzzināsim, kā varam veiksmīgi šo risināt. JV klīnika ar lielāko pieredzi Latvijā. Pastāstiet, kas ir iegurņa orgānu noslīdējums? Iegurņa orgānu noslīdējums droši vien būtu vairāk tāds stāvoklis, kas raksturo biežāk sievietes perimenopauzē, menopauzē, bet varbūt arī jaunākām sievietēm. Līdz ar to es teiktu, precīzāk būtu runāt par iegurņa pamatnes disfunkciju,
kas var izpausties arī kā iegurņa orgānu noslīdējums, kas var izpausties arī kā urīna nesturēšana, fekāla inkontinence. Tas ir diezgan plašs tāds kaut kāds situāciju stāvokļu kopums. Tā ir liela tabū tēma. Tas var izpausties dažādos vecumos. Visbiežāk tas izpaužas sievietēm pēc dzemdībām. Tās sūdzības pamatā, kas sievietē ir, tas visbiežāk ir, ka ir kaut kāds bumbulis, kaut kas spiežās ārā, pie šķaudīšanas, pie klepus, fiziskām aktivitātēm nestur urīnu. Galvenā tā ziņa ir, kad var palīdzēt. Ir ļoti daudz dažādas metodas, kas varētu palīdzēt jebkurai principā sievietei. Atkarīgs no vecuma, atkarīgs no tās pakāpes. Līdz ar to metode ne visām būs viena nepieciešama, bet būs ļoti daudz dažādas metožu kopums. Ko sievietes varētu darīt profilaktiski, lai viņas nepiemeklētu šādas problēmas? Tas ir ļoti labs jautājums, un es domāju, tā ir ļoti aktuāla tēma, kas patiesībā šobrīd tiek diezgan plaši arī apskatīta. Fizioterapeita asociācija ir ļoti aktīvi iesaistījusies tādā profilaktiskā darbā. Ja primāri tas, ko mēs varam izslēgt, jebkuru kaut kādu savu tādu mūsu pašu risku, teiksim, ja sievietēm ir jādzemdē bērniņi, svarīgi atzīmēt, ka ķeizargrieziens neizslēdz šo risku. Ja tas varētu maldīgi domāt, ka ja nedzemdē sieviete pati, tad tāds risks nebūs, bet jau grūtniecības laikā tās saites tiek staipītas. Mēs varam koriģēt savu svaru, var atmest smēķēšanu, tad ārstēt kaut kādas hroniskas saslimšanas, kas rada tādu visu laiku paaugstinātu spiedienu vēdrā. Ir šie speciālie tādi iegurņu pamatas vingrinājumi, agrāk tos sauc par Keigela vingrinājumiem. Ir dažādas tādas modifikācijas un mūsdienīgākas versijas, kas principā ir tas, kas jebkurai sievietei, jebkurā vecumā noteikti ir ļoti vērtīgi. Tas noteikti palīdzēs varbūt attālināt vai arī vispār izslēgt vajadzību pēc kāda veida ārstēšanas. Ja ir tāda situācija, kad fizioterapija šajā gadījumā vairs nevar palīdzēt, kā jūs varat palīdzēt? Tas, ko mēs varam darīt, ir atkarīgs, protams, arī no šī noslīdējuma pakāpes. Pie vieglākām noslīdējuma pakāpēm, pie kaut kādām tādām, teiksim, kur pacienti jūt, ka fizioterapija ir savs uzlabojums, bet ne līdz galam, mēs varam piedāvāt, piemēram, ambulatoru tipu ārstēšanu ar lāzeru, kas arī ir diezgan tāda mūsdienīga pieeja. Man ir pacients, kurām ir ļoti labs efekts, kurām tas tiešām palīdz, un operācija nav vajadzīga. Protams, pie tādiem lieliem, milzīgiem noslīdējumiem, kur principā tā tautā sauktās izkrišanas, ka tiešām visa dzemde vai arī maksas cienas izkrīt pilnībā ārā, un tur ir pārliecinoši vajadzīga ķirurģija. Citu variantu nav. Mēs klīnikā principā ar ļoti labiem rezultātiem sniedzam tā saucamo tādu kolpa sakrosuspensiju, kas ir maz invazīva laparoskopiska metode. Pa 4 maziem caurumiņiem vēdra priekšējā sienā. Principā rekonstruējām iegurni, rekonstruējām šīs te vājās zonas ar sintētisku tīkliņu, kas ir kā pie trūces operācijām, ka liek tīkliņu. Tāpat arī šajā iegurņa zonā ir iespējams ievietot tīkliņu, kas palīdz šīs vājās vietas nosegt un stiprina. Lielai daļai mēs varam piedāvāt varbūt kaut ko vēl tādu minimālāku, ātrāku, ar ātrāku atlapšanu, bet tas ir ļoti dažādi. Ja runājam par iegurņu pamats disfunkciju, īpaši noslīdējumiem vai urīna nesaturēšanu, reti, kura pacienti ir tādi, kuriem mēs nevarētu palīdzēt, bet svarīgi ir spērt šo pirmo soli, tas ir apzināties, atzīt to, ka problēma ir, un tad tikai jāpierakstās uz vizīti, jānāk un risinājumu mēs atradīsim kopā. Cilvēka dzīvē liela loma ir kustībai. Kā audzēt savus locītavus un parūpēties par saistāvdu veselību, uzklausīsim ķirurga Vissama Rafaela padomus. Ja mēs runājam par sāpes katram no mums savā dzīves ilgumu mēs sastopam ar sāpes. Sāpes nozīmē, ir kaut kas nav kārtība. Viņš varētu būt saistīts ar trauma, viņš varētu būt saistīts ar kaut kādu nodilums, viņš varētu saistīts ar kaut kādu nepareizu kustības. Un, protams, katrs sāpes ir jāizmeklē tālāk, lai varētu saprast, no kurieni un kā viņi varētu ārstēt tālāk. Ja mēs runājam par tām sāpes, kas ir ar vecums, kas sāk parādīties, diemžēl mūsu ķermeni sāk žūst. Ja tās krimslis sāk novecot un sāk palikt trauslāk, sāk palikt cietāk, protams, lēnā garā sāk dilst locītavas, parādās deformējuša osteoartroze, parādās cita problēma, un tad sāk parādīt tas sāpes. Sāpes, kas nav saistīti ne ar traumu, ne ar kaut kādām problēmu, nepareizu kustību, bet tieši saistīti ar to, ka sāk dilst nostāja locītavas virsmu. Ko vajadzētu darīt, lai sāp sāktu vēlāk? Pirmais ir mūsu dzīves stils. Tas ir tiešām pirmais dzīves stils. Tas viss, kas ir saistīts ar smagums necilāt, tas ir arī saistīts ar mūsu svaru. Ja mēs varam samazināt savu svaru, kādreiz 100 gramu, tas ir arī labi uz locītavas. Un locītavas ir mums Dieva radīto locītavas, lai varētu lai kustētos. Tā kā ir jāturpina visu laiku kustēties. Protams, varam piepalīdzēt klāt, papildu varam lietot dažādu produktu, kas dod tā elastāts, piemēram, tā kolagēna, kas ir nepieciešama gan mūsu ādas, gan mūsu
mūsu skrimslīti, gan mūsu kauli, gan mūsu muskulatūru, un tas dod elastīgums. Pirmā posma mūsu dzīvi līdz 20, 25, 27 gadu vecumā. Pēc tāda posma tā kolagēna sāk noārdīt no mūsu ķermeņa, no es vairs neražojām. Būtu vēlam pēc 30 gadiem sāk lietot to kolagēnu, arī negaidot nekādu simptomu, negaidot nekādu problēmu, bet jāuztur to kolagēnu mūsu ikdienu saturam. Rūpējieties par savu kaulu, skrimšļu, locīto veselību saulēcīgi un jūtieties ilgāk jauni. Dias Forte kolagēna ir unikāls pēc sastāva. Tas satur 1., 2., 3. tipa kolagēna peptīdus un dabisko 2. tipa kolagēnu, kā arī vitamīnus C, E, hialuronskābi, fermentu bromelīnu, kas veicina kolagēnu uzsūkšanos, un leicīnu, kas stimulē muskuļu atjaunošanos un spēku. Visu, kas ir nepieciešams kaulu, locīto, skrimšļu veselībai. Dias Forte kolagēna nodrošina organismu ar lielu devu kolagēnu peptīdu, vairāk nekā 10 grami vienā paciņā. Piemērots cilvēkiem ar locītavu problēmām, sportistiem un cilvēkiem ar paaugstinātu locītavu slodzi, vecāka gadagājuma cilvēkiem, pacientiem ar osteoartrītu un osteoporozi. Tas reizē arī uzlabo ādas, matu un nagu stāvokli. Dias Forte kolagēna pulveris ir ūdenī šķīstošs dzēriens un pieejams ar granātābola vai greifrūta garšu. Vienīgais Latvijā ar 4 kolagēna tipu kombināciju. Latvijā radīts inovatīvs līdzeklis Epsorīn. Uzklausīsim Roberto Meloni pozitīvo atsauksmi. Buongiorno. Mani sauc Roberto Meloni, un es esmu šeit, jo es gribu pateikt paldies šim brīnišķīgam produktam Epsorīn. Es negribu runāt tā kā būtu reklāma, bet mans paldies būs no sirds. Man vienkārši bijušas problēmas ar muguru. Sākumā es domāju, ka es tikšu galā ar fizioterapiju, bet tomēr dakteris man teica, ka ne. Kad vajadzēja izoperēt, operācija bija, viss gāja ļoti labi, viss bija forši. Bet tad sākas rehabilitācija, un man rehabilitācijas laikas sākas ar to, ka tomēr man bija liela problēma ar kreiso kāju, kurus jūs tagad redzat ļoti kustīgo. Protams, kad man sākas sāpes, runājot par savu pieredzi, es ar pretsāpju līdzekļiem uz urā, līdz tam brīdim, ka pat viņi pat nestrādāja. Tāpēc vēl vienu labu ieteikumu. Rūpējamies par sevi, bet rūpējamies lietojot dabiskas lietas. Tad vienā brīdī es saņēmu vienu zvanu, lai pamēģinātu Epsorīnu, šo produktu. Es jau lietoju viņu gandrīz 3 mēnešus īstenībā. Sākumā nepamanīju, bet pamazām arvien vairāk un vairāk man tā sajūta paliek labāka un labāka, pašsajūta labāka, es jūtos mundrāks, es guļu ļoti labi, un tas ir ļoti svarīgi. Un ne tikai, piemēram, es nezinu, ka tu ir pie friziera, un tas frizieris tev saka, Roberto, tev palika labāka matu āda, tev mati ir stiprāka. Es tā, man paši fizioterapeiti un visi cilvēki, kas ar mani ir iesaistīti, lai rehabilitācijas notiek pilnvērtīgi, diezgan priecīgi, ļoti priecīgi, un tā rehabilitācija gāja daudz labāk, un es jūtos daudz labāk. Ja jums ir kaut kādas problēmas, piemēram, pašsajūta arī nav laba, nav spēka, nesi priecīgs, es iesāku pamēģināt šo Epsorīnu, jo ar šiem pilieniem, es viņu saucu par brīnumu pilieniem, jo šie brīnumu pilieni skan interesanti, bet tā ir. Mans maids ir plašāk un es jūtos daudz labāk. Es iesaku arī jūs pašlaik, uzreiz domājiet par sevi, jo Dievs mums iedeva šo templi, un par šo templi ir jārūpējas, un es to sapratu, un tagad es varu viņu rūpējos daudz labāk un kārtīgāk. Padomus, ko es varētu jums pateikt. Pamēģiniet Epsorīnu, ticiet man, jūs arī jutīsiet daudz labāk. Tā, bez nekādām reklāmas nolūkiem, tas ir no sirds, no nerviem, no kājām, no pēdām, no visa sava ķermeņa. Sāp mugura, klasiskā masāža nepalīdz, aicinām apmeklēt ārsta osteopāta Andra Zemīša privātpraksi. Noskaties video un uzzini vairāk.
Osteopātija ir ārsta specialitāte, ko ārsts apgūst 3 gadu laikā, kā papildus specialitāti. Un osteopātija ir ārstēšana, pacientu ārstēšana ar rokām. Ko tad var ārstēt? Ārstēt daudz ko. No sāpošām mugurām, sāpošām galvām, funkcionāli iekšējo orgānu traucējumi, arī ginekoloģiski traucējumi, žultspūšļi, funkcionāli traucējumi un tā tālāk. Tas, ko es vairāk ārstēju, pie manis cilvēki vairāk nāk ar sāpošām mugurām un sāpošām galvām, saucamajām migrēnām. Un, protams, atsevišķa grupa ir grupa bērnu. Ļoti svarīgi ir šī bērnu, jaundzimušo bērnu, saulaicīga konsultācija, ārstēšana. Jo tas, ko mēs ieliekam jaundzimušajam bērnam, viņa simetrijā, funkcionalitātē un tā tālāk, tas jau ir attīstības ceļa sākums viņam. Un mēs skatāmies uz pacientu kā vienu veselu. Ja pacientam, piemēram, ir nepareizas brilles, viņam var sāpēt mugura. Ja pacientam ir sastiepta potīte, viņam atkal var sāpēt mugura. Un tas nenozīmē, ka šī mugura būtu jāārstē kā pirmā varbūt. Vispirms jāizārstē vai tā potīte, vai tās brilles jāizliek pareizās. Tas ir tas mūsu domu gājiens. Kā cilvēkam veidojas šīs sāpes mugurā, un kādā secībā mēs šīs sāpes ārstēšanu risinām. Atnākot pacientam pie manis, vienmēr ir jautājums, cik reizes man būs jānāk. To es atbildēt nevaru. Ir vajadzīgi izmeklējumi un arī manas ārstēšanas pirmais seanss. Tikai pēc tam es varu pateikt, vai šī būs tā vienīgā viena reize, vai arī būs vēl citas reizes. Pacientiem ar muguras sāpēm nebūtu nav jāmokās. Viņiem ir jānāk pie medicīnas darbiniekiem un jākonsultējās un jāizlemj arī pašiem daudz kas. Un tad kopīgi ar jums un mums mēs izrunāsim gan jūsu ārstēšanas taktiku, gan jūsu vēlmes, gan visu pārējo. Šajā skaistajā baltajā ziemas dienā novēlu jums fizisku aktivitāti, dažādas fiziskās nodarbes, bet vajadzības gadījumā, protams, atnāciet uz konsultāciju. Izstāsti Latvijai! Paldies, ka skatījāties raidījumu Izstāst Latvijai. Tiekamies pēc nedēļas un piesakojieties mūsu sociālajiem tīkliem. Atā!